humoristi un, protams, visi tie, kas šodien šeit atnākuši vienkārši paskatīties, kā 3 prestižākās skolas Rīgā mēģina sevi un citus neapdedzināt. Es esmu Rudolfs Dārķis un mācos Rīgas Franču licejā. Pagaidiet, tie, kas tur buināja, pagaidiet, ka jūs skolas, tas mums sāks, jā, būs traki. Jūs redziet, es spēju ar neitrālu skatu saturēt šo visu pasākumu trošus. Un nākamo stundu palīdzēšu visiem jums norentēties šajā pannā. Redziet, šī nav parasta pēcpusdiena. Šis ir ģimnāzija Cepīte. Redziet, šodien mēs svinam draudzību, skolas garu un spēju pasmieties pašiem par sevi, kā arī par citiem. Man prieks redzēt visus šeit, skolēnus, skolotājus un iespējams arī kādu vecāku. Pirms sākam, kurš no klātesošiem ir no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas? Cik mums daudz skolotāju vispār? Un kurš ir vienkārši atnācis, lai paklausītos kā pseido-intelektuāļi no 3 dažādām ģimnāzijām mēģina viens otru parādīt? Man tagad ir apvien skaidra bilde. Manuprāt, varam sākt. Uz skatuves aicinām cepinātājus. Es jūs drīz arī iepazīstināšu ar 6 kadriem, taču sāksim ar īsu noteikumu atskaitu. Patiesībā jau ļoti vienkārši. Redziet, neko nedrīkst ņemt pie sirds, jo šovakar mēs uz skatuves smejamies ar jums, nevis par jums. Varbūt arī nedaudz par jums, bet ar cīņu. Būs labi. Iesim secīgi un grillēsim katru skolu pēc kārtas. Kad abas pārējās skolas būs vienu kārtīgi sacepinājušas, tad izcepinātās skolas pārstāvi nāks priekšā un centīsies atspēkot visu iepriekš dzirdētu. Tagad laiks iepazīties ar cepinātājs. No Rīgas valsts 3. ģimnāzijas. Kā gaļa gads, tā gaļas pa dzīvi. Viņa vienmēr visus komandē aizsniedz mildas zvaigznes. Lai gan iemācīties laicīgi izkāpt no gultas, Elīzei noderētu pilnīgi bez šaubu. Muldēšanas māksla ir viņas gēnus. Un tas laikam ir arī iemesls, kāpēc viņa šodien ir uz šīs skatuves. Tā, protams, ir Elīza Monska. Jums daudziem droši vien viņa varētu būt labi pazīstama no TikTok sērijām, televīzijas intervijām, saviesīgajiem pasākumiem, ceremonijām vai DJ pults. Bet šoreiz viņa jūsu uzmanību piesaistīs ar strīdīgiem viedokļiem un kārtīgiem cepīņiem. Tā ir Lotāna Okori. No Rīgas valsts 2. ģimnāzijas. Draugi pie viņas vēršas, kad ir samilzušas kādas problēmas vai neatrisināti jautājumi. Un viņš, protams, nekad nevar neatbildēt normāli. Jā, viņš it kā atbild arī uz sākotnējo jautājumu,
bet pie reizes viņš paspēja sasmīdināt pusi kvartālu ar savu asprātību, un otru kvartālu pusi atstāja vienkārši mēru. Ar saviem cepieniem viņš nesina, viņš pamatīgi dedzina. Tas ir neatkārtojamies Ričards Vimba. Viņa bez šaubām ir cilvēks ar autoritāti un savu ritmu dzīvē. Viņa šodien Splendidā ierodas ar maksas relaks frekvenci. Taču izskats var maldināt, simpātiska līdz nemiņai, bet bez pūlēm noliks pie vietas arī lielos čiekus. Pieļauju, ka iet par pirmo ģimnāziju. Tā ir Anastasija Kuraktanova. Tā jums atklās pirmā ģimnāzija. Runājot par mūsu nākamo runātāju, varētu domāt, ka Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolotāju cepiens ir vēlreiz atgriezīgs. Bet patiesībā tas ir tikai tāpēc, ka gadu tirgojot skolas džemperus, pazūd ne tikai sociālistiskie ieskati, bet arī modes izjūta. Īsumā šodien pirmā ģimnāzija var cerēt tikai uz to, ka Andrejs pārējās skolas izceps kaut uz pusi tik labi, kā viņš cep savu labāko draugu. Viņa saudēto Šveices siera fondī. Protams, līdz cilvēkiem runājot, lai gan viņa FIDE reitings šahā ir 1900, tautāklīs baumas, ka viņš tāpat nevar izplānot pietiekami gājiens uz priekšu, lai sev dabūtu pat draudzi. Jāsaka gan, ka par nākamo cepinātāju uzzināt kaut ko interesantu bija visai izaicinoši. Cilvēki zina stāstīt, ka viņi ir tīri dzīves gudra, bet tikai ilgcīmā printīgi. Un visveicot, protams, brīvajā laikā viņa ēd grīķus un krēko pilnā svarā. Tā ir Grēta Volkoviča. Siksnas cieši saviltas un ego sagatavoti pamatīgiem triecieniem. Dāmas un kungi, ģimnāzija cepiens! Mēs šodien iesim augošā secībā, tāpēc sāksim ar šodienas pirmo cepinājumu – Rīgas valsts pirmo ģimnāziju. Kopš reitinga aizsākumiem 2009. gadā Rīgas valsts pirmā ģimnāzija vienmēr atradās pirmajā vietā. Līdz 2021. gadā izlēma, ka vienīgā vieta, kas viņa acīs ir baismīgāk par Rīgas valsts otro ģimnāziju, ir Covid-19. Slēpjoties no pandēmijas, viņa zaudēja arī savu ilgadējo līderu statusu. Taču saglabāja savu raksturīgo prestižu. Pat tad, ja paradoksāli pandēmijas iemīdējai taciņai, skolēni un skolotāji šķietami kļuvuši tuvāki. Šī ir skola, kuras skolēni veikuši 2 atentātu mēģinājumus pret kādu Ulmani, bet nesen ieguvuši arī nedaudz miermīlīgāku slavu, uzvarot Latvijas Radio 5 kulinārijas šovu. Tāpat viņi ir Rīgas pirmās rokafejnīcas biežākie apmeklētāji un individi, kuriem pašiem liekas, ka ir gudrāki par visiem citiem. Latvijas psihologu vidū Rīgas valsts pirmā ģimnāzija ir visbiežākie klienti. Bet Lianai Langai viņi ir vienkārši zaļpināti, kas politiķiem piekasās ar matemātikas teorēmām. Viena no pēdējām ģimnāzijas reformām kopš Covid-19 skolā vairs nav pusdienas starpīšu. Un skolēniem ir jāizvēlas starp 2 ļaunumiem. Vai nu brutāli neēst, vai arī vienkārši pakavēt nākamo stundu. Nu tad aiziet. Pirmie cepinātāji – Rīgas valsts otrā ģimnāzija – Ričards Vimba. Lūdzu!
jā. Ok, respekt. Nu tad sveiki visiem. Čau. Čau, vecīs. Rīgas valsts pirmā ģimnāzija tikusi dibināta 1211. gadā. Nu, vismaz tā apgalvo paši pirmģimnāzisti, lai nosauktu savu skolu par vecāko Latvijā. Un vecetā tik tiešām ir. Mums pat ienāca prātā dažas radošas rindas. Uz galvas uzkrīt lampa, plaukts, zināšanu apjoms drīzāk tiek slaukts, bet tas nekas, ka skola brūk, jo, nu jā, pirmā taču vienmēr pirmā, vai ne? Jā, nu jā. Iepazīstieties, pirmģimnāzisti, tā bija dzeja. Paskaidrošu mazliet cīkāk, tas tāds literatūras žanrs. Ņemot vērā, ka jums jau šī mācība priekšmet nav. Kaut gan es ticu, ka varētu būt diezgan pagrūti saprast. Tāpēc, nu, jā, tad neapdomīgi no manas puses, laikam jau vajadzēja pārtulkot binārajā kodā. Tā nav pat pirmģimnāzijas skolas. Galu galā viņi šeit jau atrodas labas 4 stundas, ja? Atgādināšu, ka pirmajā stundas beidz, nu, ap 12, jo nabaga pirmģimnāzisti jau nav spējīgi ilgāk nodarboties ar kognitīvām darbībām. Jājūt līdz nabagiem. Bet vispār mums ir jāuzmanās. Ja pirmģimnāzisti tiek spiesti telpā uzturēties ilgāk par 4 stundām, viņi sāk pašiznīcināties, spridzina rasēnus, ballēs lauž podu. Un pēc tam līdzīgas darbības, jā, nu, tiešām diezgan uzmanīgi. Bet, nu, atkal no otras puses tā labi padomājot, laikam vajadzētu mums pat iedrošināt uz šādu ārdīšanos. Pat labu darbu paveiks. Nu, redziet, man ir nācies uzturēties arī šajā iestādē, ko sauc par Rīgas valsts pirmo ģimnāziju. Un, nu, katakombas ir pasākts. Jā, nu, tā tāda mazā situācija. Bet, ja nopietni, man pat negribas skatīties tās ēdnīcas virzienā. Nav tik slikti. Nu, par sporta zāles vispār laikam paklusējuši. Bet par sportu un kustēšanos runājot, cik esmu dzirdējis, pirmajā pat esot atsevišķi mācību priekšmets, kurā jau no 7. klases pasniedz dejošanu. Lieliski, tātad pirmajā ir ļoti laba līmeņa tautas deju kolektīvs, vai ne? Es ļoti atvainoju, tas tehnisks ķibelis, ja? Atcerējos, pirmajā ģimnāzijā taču nav deju kolektīvi. Bet kas te kas? Vismaz koris pirmajā taču ir izcils. Jā! Jā, nu redz, pagājušajā gadā koru skatēji ieguva augstāko pakāpi. Un... Tieši tā. Jā. Nu, cik atceros, tad augstākais punktu skaits, manuprāt, bija 49,09. Jā, patiesi iespējīgi no 50 punktiem. Bet, ja mēs paskatāmies, kas tad tur rakstīts? Vai? Nu, pieliksim mazliet tuvāk. Atcerējos augstāko rezultātu iegūt Rīgas valsts 2. ģimnāzijas. Pirmā vienmēr
pirmā, jā, gluži tāpat kā 2021. gadā. Tomēr no otrās pirmģimnāzisti var mācīties arī to, kā rīkojam skolas balli. Atvainojos, pārteicos, kā vispār ir reiz gadā rīkojam skolas balli. Citādi jau sākas tāds izmisums, ka nabaga pirmģimnāzistiem ir jādejo un jāballējas pēc aerobikas festivāla. Varbūt tāpēc jums šogad tā skolas avīze vēl nav iznākusi. Nav jau ko rakstīt. Bet neaizmirstiet, ka otrā vienmēr būs jums blakus. Lai cik daudz skolēnu jums noceltu IZV. Beigu beigās, kurš gan cits sastādīs pusi jūsu vidusskolānu un sapelnīs tās daudzās vietas olimpiādēs, ja no otra ģimnāzista? Nākamie cepinātāji. Elīza Monska, Rīgas valsts 3. ģimnāzija. Tā. Nezinu kā kuram, bet laba diena tautā. Tā, pirmo ģimnāzijas it kā dzirdē, bet vajadzētu atkal, lai es tā aptvertu, cik jūs te vispār esat. Skaitā jūs atnācāt atbalstīt, varbūt tāpēc, ka zinājāt, ka jums šodien visvairāk pa miziņām ielitos. Vienvārds sakot, ka jau esat gatavi dzirdēt par to, cik daudz jūs zubrāties savu matemātiku, bet, ja tā nopietni, ja jau mēs par matemātiku pieminējām, būs jums nelielas iesildīšanās uzdevums. Izrēķiniet, ja 8 stundas jūs guļat, domājot par matemātiku, protams, 16 stundas pēc tam to matemātiku vēl rēķinat, jautājums, cik reāli jums atliek laika runāt ar sievietēm? Tā kā reāli, es sēžu klusē, tāpēc, kā saka, klusēšana, piekrišana tam, ka necik. Labi, strūns par tām meitenēm, bet socializēties arī vajag. Iedomājieties, ka situācija ir tik bēdīga, ka pat skolas direktoram nav intereses runāt ar jums. Kā rezultātā visu atlikušo mūžu jūs nodzīvosiet kā Einsteins savā pasaulītē ar zināmām novirzēm. Šizo. Labi, nevar nepiekrist arī tam, ka parasti tie tipiskie klusiņi ir tie ģēni, kuri ņem dalību olimpiādēs un iegūst godalgotas vietas. Bet tie neesat jūs. Lai arī cik jūs daudz mācāties, es tāpat drīzāk iedomāšos kādu Tukuma vidusskolas skolēnu reģionālās olimpiādas godalgotajā vietā nekā pirmo ģimnāzistu. Sorry. Par jūsu prestižu, pat mums, grēciniekiem, būtu grēks nepajautāt, kur jūs visu esiet pazaudējuši. Labi, tur Saeimai mistiskā veidā nodokļi aiziet deputātu nekustamajos īpašumos un tā tālāk, bet jūs lielā lepnā pirmā ģimnāzija, kur visi savulaik tik ļoti vēlējās tikt, nevariet elementāri atjaunināt ne savu mājaslapu kopš 1919. gada. Oi, Jēzu Mariju. Tātad ne datorklase kopš vēl aizvēsturiskajiem laikiem. Vienkārši sperot pat vienu soli pa jūsu galvenajām durvīm, kuras tu jau tā knapi atvēr un vēl tevi gandrīz saspieda kā sīķi, jau gribas skriet ārā, jo ir tāda sajūta, ka tūlīt sāksies šausmu filma. Kā teica viens fellow pirmģimnāzijas spēlējums un tekošas trubas ir normāli parādīt pirmajā. Steven Spielberg, es nezinu, vai tu man sadzirdēsi, bet es atradu izcilu ideju tavam jaunajam šausmu filmas sižetam. Un zinat, kā šo scenāriju varētu vēl papildināt ar kādu spriedzes faktoru? Piemēram, depozītu kastu zūkošām apkopējām.
pirmajā ne tikai apkopējis ir ar noslēdz uz kleptomāniju. Pirmā ģimnāzija ir radījusi tādas izcilas personības kā Drūmais Levits, kurš brīžiem vispār nesaprot, ko runā. Vai arī Rainis, kuru, godīgi sakot, gribas apskaut lasot viņa dzeļu par viņa dzīvi un viņa dzīves pieredzi. Un atkal atgriezīsimies pie jūsu mīļās matemātikas. Jā. Piemēram, salīdzināšanas prasmes. Ko gribētu es jums jautāt, ir paskatieties uz šo attēlu un pasakat, kur te ir kļūda. Nu, tāds sekundīti apdomāšanai. Jūs gribat teikt, ka jūs patērējat par 30,000 litriem vairāk ūdens nekā trešā, un jūs tāpat esat pirmie? Jo, šitā tā loģika mazliet nestrādā. Tāpēc, jā, nākamreiz lūdzu uzmanīgāk liekat bildīts. Labi, gan jau jums nav tik būtiski būt videi un sabiedrībai draudzīgiem, bet tā matemātika arī atsakās matemātiķot uz jūsu pusdienu starpbrīžiem. Jūs gribat teikt, ka 10 minūšu laikā jūs paspējat gan pilnvērtīgi paēst, gan atpūsties? 20. Wow, jūs pat patiesi paspējat, wow. Nē, neviens nenoliedz, ka jūs uz to varētu būt spējīgi un būtu vēl labāk, ja šie starpbrīži nepārkāptu ministru kabinetu starpbrīžu reglamentus. Es jau tā saprotu, ka jums vairs nav īsti palicis ko zaudēt. Reitingos, kā jau minēju, jūs vairs sen neesat pirmie. Jūsu direktors spēlējāt loto, es bezizēju stāvokli. Es ceru, man bildītu neielika, bet jūs varat iemest internetā, jums uzreiz izmetīs vārds, uzvārds un loto. Tā kā bezizējas stāvoklis, nekādas balvas arī vairs jums nav, jo jūsu gudrie, vēlos akcentēt pēdiņās gudrie indivīdi, pasākuma laikā tiešā vārda nozīmē norai potus no sienām vai vispārīgi sašķaida tos. Es domāju, man arī bildi vairs šitam nevajag, jo jau bija, un jūs saprotat, par ko es runāju. Un beigās, pēc visa iepriekš minētā, man rodas tikai viens jautājums. Kādu ieguldījumu reāli saņem jūsu skolēni nākotnē? Ak, vai pareizi? Jau pieminēju vienu lietu. Mentālo nestabilitāti. Kā arī parastu papīru ar cipariņu viens priekšgalā, kuram vairāk jēgas būs degot krāsnī un raidot īslaicīgu siltumu. Paldies! Dāmas un kungi, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas atbildes runa. Domāju, ka atņemot mikrofonu nedaudz runāt tā. Wow! Tik karlaicīgi! Es varēju izdomāt šo cepienu, ja es atvērtu Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas veco mājaslapu. Kur ir joki, kur ir setups, kur ir punchlines? Whatever. Tu no otrās ģimnāzijas mēģināji taisīt joks uzspekts. Tev bija setups dažreiz punchlines nebija. Tu teici, ka mēs paši iznīcināsimies, ja būsim vairāk nekā 4 stundas vienā telpā. Īstenībā mēs sāksim vairoties. Es teikšu tā, atsaucoties uz 3. ģimnāzijas disu, man nevajag 4 stundas, man vajag tieši 10 minūtes, un es varu ļoti labi parādīt, kā runāt ar sievietēm. Pienāc pēc manis. Otrā ģimnāzija, atkal, vārds nabaga pirmģimnāzijas tika izskanējis tik daudz. Pirmā ģimnāzija pazīstami ir bagātākā skola Latvijā. Vienīgais veids, kā 50% no pirmās ģimnāzijas tika iekšā, tāpēc viņiem ir ļoti bagāti vecāki, kuri samaksā par privātu skolotājiem. Jūs mūs disojat to, ka mēs esam garlaicīgi, mēs tikai mācāmies. Actually, pirmā ģimnāzija ir raspizģēja skola. Ja tu redzi, ka pirmģimnāzijas mācās, tas nozīmē, ka viņš tūlīt nomirs.
atsaucoties uz iepriekšējo komentāru, es, protams, joprojām domāju par tiem podiem. Vēlreiz saku arī, Ričard, tu vari pienākt pie manis. Es domāju, mēs atbildējam vienīgiem zāli, vai mēs atbildējam uz visu, ko jūs domājat pēc mūsu cepiena. Vai jums ir sajūta, ka mēs nebijām pietiekami labs atspināti? Nebija labi, ne? Tad labs darbs, paldies! Par aizstāvēju. Es pieļauju, ka arī ir maziņa dāvaniņa, lai mazinātu sāpes. Irmai. Tūlīt. Ja kas viss nav paredzēts jums. Kā tik minēts, jums ir vecs skola. Tā lai viņa minētās lampas un viss nekrīt uz galvas, es jums dabūju šo izlīmeņotāju, vai kā viņas sauc, lai jūs varētu pasakot paši līdzi. Jūs sakat, ka jums ir liels finanses, bet pēc bildēm neizskatās. Tur kaut kas nav, varbūt direktoram tur biezākas kapats nekā citiem. Ja neesat redzējuši šī trešā ģimnāzijas profilā Instagramā, mēs atgājām izpētīt pirmo ģimnāziju, un mēs noskaidrojām, ka tur nav nekur, kur iespraust lādētāju. Es biju šokāta, pēc jums ir šis, lai es varu uzlādēt savu telefonu. Tad pārējās, pirms es pasniedzu pēdējo komplektiņu, es domāju, kaut ko sirsnīgi arī vajag. Šī ir patiešām nodrīga dāvana, un šis vairāk noderēs pašpārvaldē, tāpēc, ka nekad šitā nebūtu. Es vēl dabūju zāģi. Tāpēc, ja jums vajag, šīs ir tiešām no sirds. Es nesaku, jums jāgriež savu nost. Kaut kas. Vai tam līdzīgi, bet es vienkārši to, ka tā kā, Dievs jau nav drošinātājs. Es tā gan līdz pret tevi sāku līdzīgi, jā. Nu, tu sataisi. Nu, tas ir, ja jums vajag kaut kartonu sagriezt. Tā. Un, mana skaistā kolēģīte, nu, jums nesanāk ar meitenēm runāt, protams, jums mammas teiks, svarīgi, kas ir dvēselē, svarīgi, kas jums ir sirsniņā, bet nesam reāli, kurai gan nepatīk mums liekas tāda gaļiņa skaula, ne? Tāpēc es pieņemu, tā kā jums nav laika mācīties, ko citu darīt, nu, atskaitot mācīšanos, es jums dabūju hamtavu, bet, nu, es gribēju, nu, varbūt jums šitā būs jāatcer divatā, es nezinu, 0,5 kg jums nebūs gana par daudz, kā šis ir labi, no divas. Nu, tad vēl batonīgi. Bet šitas ir dārgais. Šitas ir dārgais. Tā, lai jūs varat pat 10 minūtēm kaut ko arī uzkos, ka seļot uz poda. Un pat pārējais ir energy shot. Nu, es pieņemu, ka vajag. Man vajag. Paldies jums. Paldies trešajai ģimnāzijai par dāvaniņām, bet, nu, ko iesākām neslikti, ne? Nu, tad turpināsim ar nākamo cepinājumu. Rīgas valsts 2. ģimnāzija. Nedaudz arī par šīs skolas aiņām. Rīgas valsts 2. ģimnāzija ir vieta, kur patiesā hierarhija netiek noteikta pēc atzīmēm vai IQ līmeņa, bet gan pēc tā, kurš ir jaunākajā TikTok šip konta postā. Šeit skolēni tiek audzināti ne tikai kā zemesbērni, paldies direktoram, bet arī kā ļoti pacietīgi cilvēki. Īpaši rindā uz ēdnīcu, kas ir nokoši gari. Skolas lepums. Labs jautājums. Redziet, viņiem tur ir tāds robotiņš. Neviens īsti nezina, ko viņš dara, bet viņš tur ir. Un tas ir svarīgs. Svarīgs viņiem arī ir notiks. Skolas gariņš un tehniskais gariņš. Šķiet, modri spēja salabot jebko, izņemot skolēnu garīgo stāvokli eksāmenu laikā. Tur iet galīgi smagi. Un, protams, Rīgas valsts 2. ģimnāzijas skolēni ir dzīves piemērs tam, kā ir būt otrajam un būt lepnam par to.
Lūdzu, pirmie cepinātāji Grēta Volkoviča, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Līkais mums ir šis. Mikrofons. Ok, super. Tātad īstās un vienīgās Rīgas valsts otrās ģimnāzijas skolotāja Inese Anstranga un Andris Ģērmanis pirms pāris gadiem izstrādāja tādu lietu, ko sauc par draudzības meistarklasi. Un tajā ir teikts: draugi mums palīdz dzīvot un traucē strādāt. Nu jā. Tieši tāpēc, kā stimuls izcilībai starp pirmo un otro, visvairāk starp direktoriem Braslu un Vasiļevski, ilgi pastāvēja veselīga sacensība. Gan eksāmenos, gan zvaigžņu reitingā visbiežāk pirmā bija pirmā, un otrā bija kaut kur aizmugurē. Jā, taču pēdējos gados otrā visvairāk ir aizrāvusies ar reperiem skolas ballēs un eklēriem ēdnīcām. Šogad tā zaudēja ierasto pozīciju un tikai par nepilnām 4 balēm, ko var redzēt tie, kuri prot reiķināt, atrāvās no Daugavpils ģimnāzijas. Šķiet, ka Ozola apsolīto stilu iegūt tā arī nav izdevies. Nē, paiesim atpakaļ. Un tāpat man arī šķiet, ka trendseteri viņiem galvu jauc, jo sekņu reitingu liec pēc palīdzības apmēram tikpat skaļi, cik bankas konts pēc skolas remonta. Varam doties tālāk. Varam doties atpakaļ. Būsim godīgi un teiksim tā, ka Valdemāra iela ir otrā izvēle visiem, kuri līdz vidusskolai paspēja iemācīties reizrēķinu, un vienīgais novirziens, kuram vēl ir palikusi kaut kāda pašcieņa, laikam, ir humanitārais. Tagad mēs varam apskatīt šo attēlu. Lai arī vēstures un ģeogrāfijas atzīmes atbilstoši priekšmetu specifikai nosaka tikai un vienīgi svārku garums, šim novirzienam tomēr ir izdevies izvirzīties tālāk gan valsts, gan starptautiskajās olimpiādēs. Viņiem ir izdevies tas un iegūt karjeras trajektoriju, kas beigsies vai nu prezidenta pilī, vai arī ar vienvirziena biļeti no Latvijas Universitātes latvistikas nodaļas uz bezdarbnieku uzskaiti. Vēsturnieki atpazīst, ka otrā slimo ar Napoleona kompleksu. To labi attēlo teātra pulciņš, ko sauc in statūna sendī. Latīniski tas nozīmē tapšanas stadijā, bet Google Translate to tulko, manuprāt, daudz precīzāk. Un bezsamaņas stāvoklis tas ir tieši tāpēc, ka visi smagie centieni kompensēties ir bez panākumiem. Bet es saprotu, ir grūti menedžēt izmirušas valodas un ļoti grūti ir arī sabalansēt gan meditāciju, gan astroloģiju. Tikpat grūti ir rakstīt nocārt dzeju centra kafejnīcās un pie reizes izvēlēties gan dzērienu un pieskaņot outfitu, gan saltiņa garšu. Paralēli ir arī ļoti grūti runāt par tiktu kā redzētajām pasaules problēmām, un acīm redzot, saskaitīšana rakstos neietilpst vienā no tām. Lai arī ilgtspējība ir katra centra intelektuāla apziņas priekšplānā, man šķiet, ka otrās ģimnāzijas gods sabrūk apmēram tikpat ātri, cik jukuma vāciešu kartona izgriezums vēstures kabinetā. Zemapziņā otrās skolēni, protams, saprot, ka viņi, vai drīzāk viņu vecāki, ir pieņēmuši nepareizo izvēli. Daži par savu izšķērdēto potenciālu sēro ģimenes apmaksātā ceļojumā uz Parīzi, taču citi izvēlas budžeta variantu.
Kā vēsta TV.net, viņi jau nākamajā dienā pēc iesvētībām demolē viesu namu tepat Pierīgā. Par laimi vecāki arī šeit pieļauj audzināšanas kļūdu un piedod savām sirdspaķītēm visas nepatikšanas nokārtodami. Citēju, pēc pasākuma teritorijā atrada maisiņu ar baltu pulveri, bet policija to nepielika pie lietas. Izmēģinājuši visus likumīgos un pretlikumīgos sekmju uzlabošanas veidus, iztrakojušies un izraudojušies pie Radio Tev Latvijas hits playlistes, ar laiku viņi sasniedz samierināšanās stadiju. Pieņēmuši savu atpalicību, otrās skolēni piekopja par domāšanas spējām svarīgākas lietas, tādas kā saliedētību, pozitīvu mentalitāti, kolāžu veidošanu un emocionālo labklājību. Kā vēsta šī jūnija ieraksts skolas Facebook lapā, saliedēšanās festivāla ČČ čempionāts finālā Rīgas valsts 2. ģimnāziju pārstāvējušas 12 klases, un tā ir ierindojusies ar 5 skolām ar lielāko pārstāvju skaitu. Mums ir jāatrodas kaut kur šeit. Pavērsienā, kas ir tikpat paredzams, cik ledus karameļu makiato māja pēcpusdienā, godalgu guva tikai viena no visām 12 klasēm, taču visām balvā pienācās vērtīga mācība. Un kas šī mācība varētu būt? Citējot animācijas seriālu, kura sižeta izpratnē nodara mitoloģijas kursā iepazītie Pegasi un Vienradži, draudzība ir maģija. Sevišķi tad, ja no visiem talantiem tā ir visspožākā. Paldies! Kā otriem mums cepinās Rīgas valsts 3. ģimnāzija Lotāna Okori. Es nevaru malot, man lieta kājas trīc. Bet sūdzi, ja pat nav smieklīgi pasmieties. Paldies. Nu ko, tad? Labdien visiem klātesošiem! Cik es saprotu, es šodien cepinu skolu Rīgas otro. Bet tāpat skola principā ir, ne? Bet es jau iepriekš vēlos atvainoties, ja mana runa būs pārāk īsa, jo ir visai sarežģīti izteikties par kaut ko, kas par sevi īsti neko neizceļas. Ja būsim atklāti, mēs tikai pašās beigās atcerējamies, ka 2. ģimnāzija vispār eksistē. Grūti ievērot kaut ko, kas atrodas ēnā, un ne jau jebkādā ēnā, bet 1. ģimnāzijas. Bet mans ieteikums direktoram ir padoties šajā karā 1. ģimnāziju un saglabāt vismaz tos pāris mentālos stāvokļus, kas vēl ir palikuši. Mēs visi zinām, ka 1. ģimnāzijas status ir ārpus jūsu tvērienam. 2. ģimnāzija ir ģimenē vidējais bērns. Tas bērns, kas mūžīgi tiek salīdzināts ar savu, kāpēc nevar būt tik seksīs kā tavu māsu, kāpēc nevar būt tik gudrs kā tavs brālis, kas tev ir, un tev liek vairāk mācīties, tev emocionālā līdzsvars nav tev zem pašam par sevi. Pat bērnu pusauģu uzcības tālrunis 116 111 ir bloķējis savus pakalpojumus 2. ģimnāzijas skolā. Ja citādi neviens cits Latvijā nevarētu sagaidīt atbildi laikā, un mēs visi zinām, kas notiek, ja laikā neatzvana tālrunis. Bet ir redzams, ka skola ir izmisumā, ja tās lielākais sasniegums ir 2. vieta 109 gadu garumā. Ja būtu jādefinē jūsu skolas moto, tas varētu izklausīties šādi. Rīgas valsts ģimnāzija, vieta, kur skolēni mācās tik daudz, ka pat ēkas pamati ir noguruši. Bet neatkarībā no gaismas neredzēšanas, 2. ģimnāzija lepojas saviem augstiem standartiem, tik augstiem, ka pat skolotājiem grūti to sasniegt.
pieminēt to, ka šis viss ir izklaidē, es neko nezinu, tas ir tā. Bet jūs esat pamanījuši, ka jums pašiem liekas apkaunojoši dzirdot, ka kāds ir atnācis otro ģimnāziju, pilnīgi second-hand embarrassment. Es pat varu iedomāties, kā izskatās 10. klases septembris. 1. septembris 10. klasē, es nodemonstrēšu. Skolēns 1, skolēns 2. Čau, no kuras skolas tu atnāc? Čau, no Iecels vidusskolas, no kuras tu? No pirmās. Pirmās Liepājā? Nē, pirmās ģimnāzijas netika atpakaļ. Tobojums. Zemāk, viņš nav tāds intelektuāls. Kāpēc tu nevarēji palikt pirmajā ģimnāzijā? Tu nebija tik gudrs, lai tik atpakaļ. Un jānāk pie mums, te visiem pārējiem uzariem. Tā, nākamā lapa. 3. ģimnāzijai ir sava identitāte. Kur ir jūs? 3. ģimnāzija, es gribu dzirdēt, jūs iepriekš bijat ļoti šķīdri patiesībā. Es atvainojos, es gribu dzirdēt jūsu vēseles. 3, 2, 1. Atmosfēra. Es saku, varbūt tās pat ir narkotikas, bet tur ir sava atmosfēra. Un skolas gars. Pirmajai ģimnāzijai ir savs, varbūt, prestižs vēsture, kā es to gribu devēt, bet kur ir otrajai? Es nekad savos 18 gados neesmu dzirdējis, ka kāds saka, mans sapnis ir mācīties 2. ģimnāzijā. Paga. Un cilvēki pat izvēlas iet uz Angļu ģimnāziju, tā nav ģimnāzija. Ģimnāzija ir kā bērnu piespiest laulību. Tā nekad nav plānota vai gribēta, bet mums vecāki uzstāj, tām ir jānotiek. Jo plušot raža, jums 2. ģimnāzistiem varbūt būs labāka izglītība, bet nabaga bērniem savu bērnu, brīvais darbspēks. Jūsu absolventi ir tikpat pelēki kā skola. Ir tāds teiciens, kāda naga, tāda sieviete. Tātad, tāpēc uztaisīsim eksperimentu. Es nosaukšu dažus Latvijas prezidentus un noskaidrosim pelēkāko. Bet veidojiet troksni par vēsturē nozīmīgākajiem prezidentiem. Sākam ar mūsu zelta gabaliņu, Vairvīķu Freibergu. Tā, nākamais ir Latvijas pats pirmais prezidents Jānis Čakste. Tad mums ir 3. Pēc viņa nosaukts pat laiks Kārlis Ulmans. Jūs esat sapratījuši kādreiz internetu vaļā. Bet kā jums šķiet, kurš no šiem absolvēja 2. ģimnāziju? Levits, ja? Pareizi atbildi ir neviens. Bet Levits absolvēja 2. vidusskolu, kas principā, šeit ir tādā pašā līmenī kā 2. ģimnāzija. Ja pareizi skatījos 2. vidusskolu, tad ir tā Friča brīvzarnieka. Tā ir palīgskola vai ne? Es neesmu droši. Pēc zinu tā pamatskola. Es neesmu droši, es vienkārši tā. Bet, ja esam atklāti, ja būtu jāpielāgo prezidents kādai no... 2. ģimnāzijai būtu jāpielāgo prezidents, tad Egīls Levits būtu 100% tās iemiesojums. Jo, nosauciet vienu lietu, ko jūs varat atcerēties par viņu. Neko. Dēļots un Bēziņš saudabīgi runāja angliski. Mums ir pat pēdējā lapa, mēs pilnīgi būsim cauri vēl tā kā dažas minūtes. Patiesībā mums šeit ilgāk es runāšu, ja mazāk varbūt mums būs jāstājas pretī tam, ko man direktors teiks vai kāds skolotāji. Bet es Instagramā ierakstīju jau tādu poliņu, un devu cilvēkiem iespēju uzrakstīt par abām ģimnāzijām tēju. Nesāksim pat runāt par 1. ģimnāzijas skolotāju, kur nesāksim vārdā galni, bet 2. ģimnāzija... Bet 2. ģimnāzijas skolāni liek jokiem pašiem sarakstīties. Man pat žēl palika dzirdot jūs finansiālo stāvokli. Man viena meitene uzrakstīja to, ka jums nesot bijusi nauda pat mērlentei, un sporta stundās lēcienu mērījāt ar lineāli, bet tā taisnība. 15 metrus. Tāpat tur uzreiz 3 cilvēki nolaic lineāli lec. Viens nostājas paliek tālāk. Bet tad tu var mazliet pagarināt. Es padarīt savu sportiskāks nekā esi. Tā. Bet patiesībā esmu pārsteigta. Es tam man jāpaņem kaut kas. Man jums arī ir dāvana.
Patiesībā esmu pārsteigta redzēt tik daudz no otrās ģimnāzijas. Lūdzu, uzsēsiet rokas, kas ir no otras. Es nesaprotu, kā jūsu neievērojamības, neredzamības, pelēcības vecāki jūs nav atstājuši veiklā vai mašīna nav noteikusi. Bet, es līdz visu līdzināšu. Kā lai saglabātu jūsu populāciju? Es jums dāviņu astarojušo vestīti. Noslēgums ar pēdējo teikumu. Šis cepiens ir bijis garāk par jebko teikto vai rakstīto par šo skolu. Tādēļ lūdzu. Paldies, Lotani. Pareiz atbildi. Un paldies par jūsu uzmanību. Jā, paldies cepinātājiem, bet nu laiks Rīgas valsts otrās ģimnāzijas atbildes runai. Sagaidām! Paldies gan pirmajai, gan trešajai ģimnāzijai. Teiksim tā. Visu cieņu, protams, bet es neatceros, ka es būtu lamājies. Pirmās un īpaši trešās ģimnāzijas runās gan es dzirdēju diezgan daudz labāk. Bet labi, tas tā. Pirmkārt, es nezinu, par kādiem tieši mistiskiem eklēriem mums pārmet pirmā ģimnāzija, jo tur var atrast dažādas bulciņas tajā bufetē. Es gan par arvien pieaugošām cenām, diemžēl, bet eklēru gan tur nav. Tā kā, nezinu. Varbūt mēs tiešām esam spējīgi koncentrēties mācībām. Ja? Diemžēl vai par laimi tam, ka humanitārais novirziens esot labākais, man būs jāpiekrīt, jo, miniet, no kura novirziena ir abi šie skolēni. Ja? Atpačukstēšu no humanitārā. Es nezinu, kas jums tā par apsēstību ar Egilu Levitu. Jā. Bet mums vismaz ir prezidents no mūsu skolas. Kurš prezidents ir absolvējis Rīgas valsts 3. ģimnāziju? Neapsolvēja Levits, bija jāklausās. Labi. Jā, vēl arī pirmā ģimnāzija minēja par Ojāru vāciešu figūru, nevis Ojāru vāciešu, bet Ķokalu vāciešu, ja? Jo tas ir vēstures kabinetā. Es nezinu, es pie vēstures kabineta stāvot ļoti labi tā figūra vēl turās, nekas tur nav izjūtas. Es izaicinu jūs personīgi aiziet pie tā vēstures skolotāja un pateikt, ko jūs domājat par to kartonu. Jā, labāk būtu izvēlējušies Jāņa Pliekšā, Raņa figūra, tā bija, ja, literatūras kabinetā 3. stāvā. Tā gan vairs nav tik labā stāvoklī. Jā, vēl jūs minējāt, ka mēs klausāmies Latvian hits. Jā, lepni latvieši tā teikt, mūsu himnu pat dzied dziesmu svētkos, ja. Un, kāda bija pirmā ģimnāzija himna skolas? Tādas arī nav. Jā, es nezinu, ko 3. ģimnāzija mums pārmeta par zemu pašnovērtējumu, jo, par abiem šeit stāvošiem cilvēkiem šādus vārdus es neizvēlētos. Jā, standarti mums ir augsti un toties kādi rezultāti arī nav gluži
Ceturtās atvainojums no trešā. Labi, nav vismaz 11. Kurš nu būtu runājis, ja? Jā, un par to, ka jūs mums pārmetat, ka 1. septembrī skola ir pilna ar pirmģimnāzistiem. Nu, labi, bet cik pirmģimnāzisti ir jūsu skolā 1. septembrī? Jums ir tikai tie no Iecavas un Tukuma un kur no vēl? Daudz? Nu, lūk, un ko tas pasaka par pirmo ģimnāziju? Jā? Viņiem vienkārši ir pārāk spēcīga narkotiku atkarība, viņi atgriežas atpakaļ. Bet katrā ziņā mēs ar 3. ģimnāziju patiesībā darām dieva darbu. Mēs pāraudzinām tos skolānus, kurus ir sabojājis 1. ģimnāzija, pamatskolas skolāns. Tagad tā uz citiet, man tiešām ļoti žēl, ka es to nevaru pierādīt, bet arī es vēsā mierā tiku 1. Es vienkārši neaizgāju, jo, tā ir 1. ģimnāzija. Jā, un, pēdējā lieta, kas man tā piemest uz papīra, jūs mums pārmetāt, ka, vecāki droši vien vēlas, lai mēs tik nobrauktu kaut kā tā, ja? Jūs brīnījāties, ka mēs vēl neesam notriekti, tā teikt. Bet tad man jāsāk brīnīties, kāpēc jūs vēl neesat narkoloģijas nodaļā? Un parasti tā saka, ka cilvēki par citiem spriež pēc sevis. Paldies jums! Jā, bija daži joki par sāpīgām vietiņām, bet tas nenozīmē, ka dāvaniņi nebūs. Dosim dāvaniņu, jā. Man ļoti patīk humanitārie tipi, un es ticu, ka tev ļoti patīk tas, ko tu mācies, tāpēc atcer maisiņu. Vakaros, kad ir vienkārši, varbūt noderēs. Mēs to interpretēsim kā draudzības aicinājumu un ņemsim godam. Liels paldies! Mīļie viesi, man ir labas un sliktas ziņas. Sliktās šodienas pasākums pamazām tu virzās uz izskaņu. Labās mūs sagaida vēl pēdējā skola. Cepināmo sarakstu noslēdz Rīgas valsts 3. ģimnāzija. Ja skolas dvēseli ir tās tradīcijas, tad Rīgas valsts 3. ģimnāzija var lepoties ar 3 lietām. Zināmiem draudiem, ikonisko dežurantu Labrītiņš, kurš ir faktiski vienīgais iemesls, kāpēc dažvārds vispār nāk uz skolu, un veidīgo Ziemassvētku eglīti, kas izskatās tik noskums, tāpēc skolēni, kuriem eksāmeni ir iznīcinājuši dvēseli, izskatās enerģiskāk. Skolas labākā vieta – izremontētais 4. stāvs. Un arī meiteņu tualeti, kas ir iespējams labākā vieta, kur paslēpties no blokstundām, kas nepatīk nec skolēniem, nec pašiem skolotājiem. Un, protams, arī vieta, kur pamieloties ar tuti, fruti vai mēža ogu regulāriem gardumiem starpbrīžos. Tikmēr džekiem, diemžēl, nav šādas privilēģijas. Ja agrāk skolēni dienas laikā varēja mierinājumu rast Narvisenā, tad tagad Sinēs paplašinājumu. Jāsaka, gan sāpīgs zaudējums. Skolas vadība teiktu, ka tās ir progress. Skolēniem, kā, kurā. Un, protams, nekad neaizmirstiet trepju virzienus.
Jo, ja jūs kāpsiet pa nepareizo pusi, jums nāksies ne tikai pārdzīvot kaunu, bet arī klausīties, kā dažs labs paceltā balsī grib paziņot visu, ko par jums domā. Sagaidām pirmos cepinātājus. Anastasija Kuraktanova, Rīgas valsts 2. ģimnāzija. Paldies, Rudolf, paldies visiem skatītājiem un klausītājiem. Un pirms mēs sākam 3. ģimnāzijas cepināšanu, es vēlos vērst jūsu uzmanību uz Dino. Mēs ar viņu vakar iepazinājāmies. Viņš man ļoti palīdzēja šīs prezentācijas veidošanā, un man šķiet, ka viņa tā emociju zīme un tāds vaibulārais noskaņojums ir vienkārši izceļi, izsmeļošs un izsaka visu nepieciešamo. Mēs pie viņa noteikti vēl atgriezīsimies. Bet, jā, sveicināti Rīgas valsts 1. ģimnāzijas skolēni. Mēs esam, 1. ģimnāzijas skolēni. Liels sveiciens Rīgas valsts 2. ģimnāzijas. Un šeit man nāksies atzīties, ka es laikam biju tiešām mazliet pārpratusi situāciju, jo, godīgi sakot, es biju gaidījusi 1., 2., 3 ģimnāzijas, bet Āgenskalnu mēs šeit nenovērojam, tāpēc nāksies laikam tiksminēties ar to, kas ir. Bet, labi, kad man šis apziņas mirklis bija pienācis, es izdomāju pārbaudīt, kas tad ir tas, ar ko mēs strādājam. Un, jā, šeit, kā mēs varam redzēt, godpilno Rīgas valsts 1. ģimnāziju, visu cīņu. Malči, paldies par organizēšanu. Tālāk es piekritīšu mūsu vaina, labosimies, es atzīstu. Bet kur ir tad 3. ģimnāzija? 4. vietā Daugavpils valsts ģimnāzija laikam nebūtu, un ja viņi pat to latviešu valodas eksāmenu rezultātu, un Daugavpilī latviešu valoda ir burtiski hobija līmenī, ja dabūjuši 4. vietu, tad man padaudz jautājumu. Ejam tālāk, Rīgas valsts vācu ģimnāzija. Labi, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija tādēļ, godīgi sakot, ir tā pirmo reizi. Valsts klasiskā ģimnāzija. Labi, tad es laikam neminēšu to, ka viņi atrodas Purcēm centrā. Es atvainojos. Cērsavas ģimnāzija šeit jau man palika neveikli. Tiešām ļoti daudz laika pagājis. Rēzeknes, Jelgavas, un šeit tiešām noderēs Dino emociju zīme. Jo, man laikam tiešām nāksies piedāvāt jums, skolas varbūt nosaukumu, tādu nelielu maiņu, jo daudz atbilstošāks būs. Piemēram, Rīgas valsts 3. ģimnāzijas vietā Rīgas valsts 11. Un, ģimnāzija arī var pa lielam nomainītas vidusskolu, bet tas tā. Bet, jā, es ticu, ka es vispār neesmu vienīgā, kas mazliet apliko un uzķērās uz šo, jo, ja skolēni tur tiešām nevis pieņem apzinātu izvēlu mācīties un iestāties, bet tuvāk nomalkās. Un arī tas notiek pārpratumu dēļ, jo, ja mācību gada vidū Rīgas valsts 3. ģimnāzijas vadībai ir jāzvana uz citām skolām un burtiski jālūdzās to skolēniem pāriet atpakaļ uz 3. ģimnāziju, acīm redzami izpušķojot apstākļus, man ir skaidra bilde par to, kas ir tās skolas kontingents. Un arī tie, kas apzinās visu šo situāciju, cenšas to risināt, bet, acīm redzot, bez īpašiem panākumiem. Un, jā, arī, ja skolas adresē jau ir iekļauta, ja skolas adresē jau ir iekļauta šī Grēcinieku iela, tad man šķiet, ka tas ir diezgan acīm redzams sarkanais karogs, bet labi, mēs varam arī šitā skatīties.
Un, diez vai tur augšējā kreisajā stūrītā Rīgas Svētā Pētera baznīca tiek apmeklēta pietiekami bieži. Jā, bet šis vispār ir izcils piemērs tam, ka Vecrīga ir paredzēta atpūtai piekdienu vakaros, jo es ticu, ka ar matemātiku 3. ģimnāzijas skolēni nodarbojas, tuvāk skaitot apkārt esošos pārus pa loku. Tas tā, kam kāds prioritāts. Un, kopumā par alkoholu un narkotiku lietošanu var atteikt. Neatbalstam, protams, bet, kā ir, tā un dzīvojam. Bet, ja jūs gadienā tomēr kaut kādu mistisku apsvērumu dēļ nevēlaties lietot narkotikas mācoties Rīgas valsts 3. ģimnāzijā, tad jau iepriekš minētais bērnu un pusauģu uzticības tālrunis 116 111 viennozīmīgi uzklausīs jūsu sūdzības, jo 2. ģimnāzijai varbūt būs mazāk aktuāli kā jūs. Bet, tur var noteikti pakonsultēties arī par, piemēram, bailēm no suņiem, jo, ja tādas ir, tad es personīgi izvēlētos doties apkārt 3. ģimnāzijai ar tādu spēcīgu līkumu, jo tad sunīši ar tādiem apšaubāmiem onkuļiešiem, tur mēs šķiet uzturas biežāk nekā. Neuzturas. Bet, es personīgi paskatoties viņam acīs, es padomāju par visu to, ko es esmu grēkojusi, visu to, ko es neesmu, to, kas mistiskā ceļā no zila gaisa varētu parādīties manā somā, un tāpat vēl lielāku līgumu apkārt 3. ģimnāzijai. Bet, vai mēs vispār varam parunāt par skolēniem, kas par spīti visam iepriekš minētiem ir pieņēmuši apzinātu lēmumu mācīties Rīgas valsts 3. ģimnāzijā? Runāt, acīm redzot, būs ko, jo, protams, ir jānokārto 9. klases centralizētie eksāmeni. Manā iestāšanās gadā arī bija jāsaņem vismaz 50% latviešu valodas eksāmenā, kas nebija 2. un 1. ģimnāzijas prasība. Protams, jākārto iestāja eksāmeni, arī augstākā matemātika, kā uz ģimnāziju, kas ir mazliet, bet labi. Un, par ko? Tas viss kam? Tas viss ir burtiski par izglītības līmeni, kas ir pielīdzināms rajona videnē. Tiešām, ja es būtu iekļāvusi tajā reitingu sarakstā arī vidusskolas, jūs tur persētos pa slaidu apakšu, es nezinu, vai vispār pietiktu vietas. Bet godīgi sakot, pat rajona vidusskolās ļoti bieži ir sastopams jau iepriekš minētais, piemēram, tautsdeju kolektīvs. Jā, es zinu, ka kaut kad jums arī baseins bija. Kur acīm redzot izbija. Es nezinu, kas ar to mistisko veidojumu notika. Iespējams izkalta. Vai jums Vecrīgai nauda aptrūkās, un tad jūs beidzot sākāt ūdeni dzert ar chloru. Un tiešām izdzērāt, acīm redzot. Bet, un sporta zāli jums arī labu pusgadu nebija. Bet, to mēs arī novērojam sporta spēļu panākumos. Bet, idejiski. Idejiski vīzija bija. Bet tas, laikam, secinājums, pie kā man būtu jānonāk, ir tas, ka, tas izpildījums mazliet pieklabo. Paldies! Redziet, par nākamo cepinātāju es runāju ar Rīgas valsts 1. ģimnāzijas prezidentu. Viņš man teica, Klau, Rudolf, viņam noteikti jāiet pēdējiem. Šis džeks ir absolūts nācis. Tā lūdzu sagaidīsim. Priecīgs redzēt skatītāju joprojām. Man likās, ka jūs aizgājāt prom 2. ģimnāzijas runas laikā. Izsiltības atnākot šeit. Paldies,
paldies Rudolfam. Viņš izskatās tik skaisti. No homo. Viņš tiešām izskaties izcili. Es nezinu, par ko kompensēju, bet izskaties brīnišķīgi. Man arī viens prezidents ir pačustējis, ka šajā telpā iespējams ir Džeks no Latvijas Radio 5, Kristēs Karlsons, un šīs pasākums ir ielas jau vairāk par stundu, pēc Kristēs uzspēja nomainīt 2 draudzenes. Nevajag aizmirst, ka mēs atrodamies vēsturiskā vietā. Es vēl piekrītu vecīt, profanitātei nevajadzētu būt. Mēs atrodamies vēsturiskā vietā. Sklanderpēles ir ļoti gara, bet dažreiz arī drūma vēsture. Piemēram, pagājušā gadsimta 50. gados šeit varu savāca bijušie PSRS karēji militanti. Tie bija slikti cilvēki. Cilvēki, kuri gribēja naudu, kuri izmantoja personīgos sakarus, lai iegūtu absolūtu varu, bet beigsim runāt par 1., 2. un 3. gimnāzijas pašpārvalžu prezidentiem. Es nemalošu, jūs ir daudz, man ir jācep Rīgas, Vecrīgas labākā skola, tāpēc es bišķīt stresoju. Bet tiem, kas ir no 3. gimnāzijas, Džeika meitenes un visi citi cilvēki in the middle, es esmu jums ārkārtīgi pateicīgs par to, ka jūs spējāt paiet garām mezītim un atnāk līdz Sklanderpēles. Trešā gimnāzija atrodas tur, kur viņi atrodas. Ja? Daudziem no 3. gimnāzijas ceļā uz skolu jāaiziet cauri Origo gaiteņiem, cauri tiem tuneļiem. Bet jūs nekad nejūtaties vientur vai apdraudēti, jūs vienmēr varat satikt savus skolas absolventus. Es teicu, ka visi 3. gimnāzijas absolventi ir bomži. Ja? 3. gimnāziju absolvējuši daudz respektabli cilvēki. Piemēram, varbūt jūs zināt aktrisi Viju Artmani. Viņa bija daudzās filmās. Viena no tām filmām ir Dāvana vientuļai sievietei, kas arī ir lieta, kas ir jāizdara, lai dabūtu 10 3. gimnāzijā. 3. gimnāziju ir absolvējuši brāļi Bērtāni. Dairis Bērtāns vienīgajā savā sezonā NBA viduvēji guva 2,8 punktus. Šis rezultāts palielinātu 3. gimnāzijas vidējo vērtību. Bet, šis ir acīm redzami pārspīlējums, ja? 3. gimnāzija, normāla skola, viduvēji, cilvēki no 3. gimnāzijas ir 7,7 marihuānas gramu skapītī. Fun fact, 3. gimnāzija. No visām gimnāzijām, 3. gimnāzistiem visvairāk patīk iluzionis. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai izbaudītu šovu, jums vajag nesaprast prikolu. 3. gimnāzijā līdz nesenam laikam bija baseins, tāpēc pēc peldēšanas stundām 3. gimnāzisti bija kā tuvredzīgi ginekologi. Viņiem bija šīs labs deguntiņš. Šis klikeris, ja? 3. gimnāzija. Viņa nav tik slikta skola. Google Maps viņiem ir respectable scores. Viena no atsauksmēm no gimnāzijas direktora. Bet, es biju diezgan tāds rough pret viņu, ja? Teicu kādas nepatīkamas lietas. Viņš man tāpat apsveiks dzimšanas dienā Facebookā, tā kā viss ir labi. Nobeigumā, Džeki meitenes, un atkal viss pa vidu. Kāpēc mēs esam laimīgi par to, ka mūsu gimnāzija ir konkrēts numurs? Pēc 20 gadiem vienīgie cilvēki, kuriem būs svarīgi, kuru vidusskolu jūs pabeidzāt, būs 1. gimnāzijas absolventi. Paldies! Paldies, Andrija! Mēs Līcijā esam smuki, bet pirmajā gimnāzijā viņi ir gudri un visi nevar gribēties. Jāsaka, tiešām jaudīgi, bet tagad laiks šī vakara pēdējai atbildes runai. Rīgas valsts 3. gimnāzija. Es atvainojos. Es pat nezinu, ko teikt, man ir bail, tu esi nostādījis mums kriminālā pozīcijā. Es pat... Lai Lokana mazliet atalpojas, jūs reāli uztaisiet viņai sirdstrieku. Jūs saprotat, kas mūs gaida, kad mēs atgriezīsimies atpakaļ skolā? Tā kā no mums nepaliks dzīves vietas.
es nezinu, vai tev direktors tagad turpinās sveikt dzimšanas dienā, bet anyways, te tika minēts par visādiem tiem draudiem, bumbām, mēs to, protams, gaidījām. Bet, pirmkārt, tā informācija jau ir cik 5 gadus veca, pirmkārt, un kamēr jūs visi pārējie tur smēties, trešie tur evakuējās, tur darīt jums nav ko, kamēr pirmie glāb savas matemātikas grāmatas, kamēr otrie glāb savas vēstures latviešu valodas grāmatas, mēs glābsim savu mentālo stāvokli un atmiņas, kas var būt labāks par to. Tieši tā. Un patiesībā visi jūsu aizvainojumi izklausās pēc vienkārši greizsirdības. Jūsu lielākais, skarbākais aizvainojums, jūsu skola vecrīgā. Jā. Jums blakus reizes viglā. Jā. Cik tā pēc skinīgi četrīgi viglā, kas jums ir blakus stāv. Jā. Un tā ir kultūra, 3. ģimnāzija. Ārzemnieki apkārt mums ir interaktīvas stundas. Vai nu man ārzemnieks nāk jautā palīdzību, vai arī kaut kāds tur gids jautā, hello, do you need, I'll take you around the city, show you Riga. Es mācos, teikt, no, I'll take you around. Es biju ieviešu aktīvi, es gribēju vairāk tādu latviskāku, bet un arī jūs sakat, ka 11. vieta. Es to neredzu kā, tur nav punkts. Es to redzu kā dubult 1. vieta. Jo varbūt Jūs zināt par visiem miljardieriem, miljonāriem, cilvēki, kas ir sastapuši augu virsotnes. Varbūt viņi tika kaut kādā Harvardā, bet viņi nekad nevar beidz Viņiem, jūs rakstīsiet man kodu pagrabā. Es savu 3. ģimnāzijas absolventiem, mēs būs miljonus, un mēs dzersim tie ezīti, dzersim sineti. Jūs varēsiet rakstīt mums liet, mums ir gājums, mums ir rakstīt, mums ir personīgi. Izglītībā. Vismaz mums būs, kur tērēt naudu. Un es arī pateikt, kurš vēl prot pārlieties un tā piedzerties, bet tāpat labi mācīties. Jūs redzējāt pēc reitingu. Un kā arī es varēju pateikt, kurš teica par to sunu? Tu teici par sunu? Tā, pirmkārt, dezinformācija. Mums reitis nav bijis ļoti ilgi, bet tas tāpēc, ka skolas daļai mazliet bailes sākt to reitis skolu. 4 gadus nav bijis. Maz 4. Viņi pat tev vairs nemācās un atcerās. Bet mums arī pateikt to, ka jums vispār tā visa informācija ir ļoti novecojis. Labrīt, viņš diemžēl vairs nav ar mums. Es nesaku, viņš ir mirs. Nē, bet es nezinu, bet viņš bija superīgs onkuls. Bet viņš diemžēl tur vairs nesēž. Tur tagad sēž tāds, viens pikts onkuls un otrs labdieniņš. Un arī vispār, tu minēji par tiem sasniegumiem sportā? Es baigi neskatu. Pirmkārt, kurš uzvarēja futbolā 2. vietu Superlīgā pirmkārt? Tieši tā. Un es spēlēju tajā komandā spēlēju vēlmēkļus, kas ir mūžā viņi pieskāršās futbola bumbai. Mums bija, kur arī viņi spēlēja. Viņi bija viskaļākā komandā. Aizbiedēja, viņš pretēs, tā arī, mums ir vēl tas, ka mums bija viena no izlases, bet viņa ir vārdsardze. Pēc, cik grūti notiek, kā vārdsarga. Bet viņi ir liels futbolists, par tā runa. Bet jā, kur ir jūsu vietas? Kur? Jūs vispār piedalījāties? Būs līdz basketbols, es gribēšu redzēt, cik tās kotītes pēc tam būs palikušas. Bet tas ir viss no manis. Tu varbūt ko vēlies pakomentēt? Pa lielam viss tika jau iepriekš izteikts, jau 150 reizes negribas mīcīties gar vienu un to pašu tēmu, bet vēl viena lieta, ko es tā, gribu akcentēt, jūs visi minat, kur mēs tur alkoholiķi, narkomāni, kas vēl tikai mēs te neesam. Mācamies! Pirmkārt, mēs mācamies, protams, kā varam, bet mācamies. Un otrkārt, tas, ka mums tur liela kvantuma, es nezinu, ar narkotikām, protams, nē, mēs esam tīri. Skolotāji prieku neveiksīs. Bet, kādam ir jānodrošina gan jūsu skolēni ar mentālo palīdzību. Un to ir amfetamīnu, jā. Tieši tā, tā ir tā mentālā palīdzība. Mēs atvieglojam darbu mediķiem, mēs daram labu darbu, par mums aizmirsīsim, mēs daram to īsto labo darbu.
Kā es minēju, jā, aktiņi. Beidzot melot, esmu dzirdējis jūs nostāstus, kā jūs noturat to savu stimulu. Bet, kā pēdējā lietas varēju pateikt, es nezinu, vai direktors Andris Prīkls šeit ir. Bet direktori, jūs esat klausās direktors. Neklausieties to, ko kāds par jums saka. Un, ka es saku trešā, jūs skat ģimnāzija, trešā? Ģimnāzija! Trešā? Ģimnāzija! Skaļāk, trešā? Ģimnāzija! Paldies jums! Es pieļauju, ka arī trešajiem būs dāvaniņa, no otrajiem, jā, būs dāvaniņa. Tātad mani ļoti iedvesmoja viena no jūsu pēdējiem vārdiem par to, ka patiesībā jūs esat tieši tas abu pirmo ģimnāziju balsts, jā, pirmās un otrās, jo, tiesa un taisnība, ja nav tās 11. vietas, tad arī pirmo un otro neredz, jo, ja nebūtu tumšās nakts, vai gan mēs saskatītu zvaigznes tajās. Kā jau jūs redzat, ja jums klēpī jau dāsni ir ielikta pa konfekšu kastē, ja, tā ir tātad mūsu patiesā mierinājuma balva pēc šī cepiena, ja? Bet es vēlētos vērst uzmanību uz mūsu nākamo dāvanu, kas pirmajā brīdī varētu šķist mazliet nejauša. Tomēr, ja mēs ieskatīsimies, tur rakstīts milti, ja? Tātad, turpinot mazliet par to narkotiku tēmu, ja reiz jums visu laiku ir tik nepārvaram vēlmi kaut ko šņaukt, tad mēs jums piedāvājam izcilu alternatīvu, ja, tātad par kuru kviešu milti. Arī lasīt, protams. Redz. Un tātad par šiem miltiem vismaz jums nepiemēros atbildību un nebūs saku. Ieštrīso. Redziet, man mīļākā daļa bija skatoties, kā viņi reaģē uz jokiem. Otrā ģimnāzija Ričards vienkārši sēdēja, viņš skatījās, viņam uzvakot, pasakot joku, un viņš vienkārši neizprot, par ko tas joks ir. Skatās, jā, pirmā ģimnāzija Andrejs te un paņem saskatās, pasmēja tā, un trešā ģimnāzija vienkārši sēž un smējās paši par sevi. Paldies visām 3 ģimnāzijām, mēs, protams, mīlam visas 3 ģimnāzijas. Bet, mīļie draugi, mēs esam nonākuši līdz cepiena beigām. Kas par dienu tiešām? Es domāju, ka šodien mēs visi esam iegūši 2 svarīgas lietas. Pirmkārt, mūsu ģimnāzijām netrūks ne tikai zināšanas, bet arī asprātības. Otrkārt, šis cepiens pierādīja, ka mēs visi, protams, pasmieties ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Un tas ir pats svarīgākais. Bravo! Organizatoru vārdā vēlos pateikt milzīgi paldies mūsu drosmīgiem runātājiem. Man jāsaka, ka jūs pierādījāt, ka asprātība un harizma jums patiešām netrūkst. Un, protams, vislielākais paldies jums, skatītāji. Jūsu smiekli un enerģija padarīja šo pasākumu tik neaizmirstamu. Ar to arī ģimnāziju cepiens ir noslēdzies. Jūs visi bijāt lieliski patiešām. Un atcerieties, ja kāds joks trāpīja nedaudz tuvāk sirsniņai, tas nozīmē, ka cepiens ir izdevies. Paldies par šo fantastisko pēcpusdienu un tiekamies nākamajos izaicinājumos. Atā!